Apdalācā iestāde. Jā. Meža daini. Valsts policija. Sēdiet. Drošības policija. Kāds ir procesa dalībnieku viedoklis par lietas izskatīšanu slēgtā vai atklātā tiesasēdē? Pieteicies pārstāvis. Jā, es gribētu atklāt. Jāatreiz no drošības policijas. Lūdzu, drošības policija. Tajā daļā, kurā ir mūsu informācija, tajā būtu jānosaka slēgta tiesasēde savukārt par attiecībā par pārējo procesu un savu iedojumu, kas notiek atklāt. Kā lūdzu? Nav iebildumi, ka ir atklāt izņemot to darītāties drošības. Tātad tiesa apspriežoties uz vietas nolēma ņemt vērā drošības policijas viedokli un noteikti tiesas sēdi daļēji slēgt. Tad, kad notiks valsts noslēpuma pārbauda, tiesa sēdi slēgt un visiem klātesošajām personām vajadzēs iziet no tiesas zāles. Tātad vai pieteicējiem ir zināmas tiesības un pienākumi vērst apjautājums? Jā. Iestāde. Izzināt. Drošības policija. Izzināt. Valsts policija. Izzināt. Vai norādījumi tiesas sastāvam? Nē. Nav norādījumi. Drošības policija. Valsts policija. Nav norādījumi. Vai ir kāda papildus lūguma? Jautājums, vai būs iespēja uzdot jautājumus? Būs iespēja. Būs iespēja. Nav papildus. Vai mēs varam uzsākt lietas izskatīšanu pēc būtības? Jā. Jā. Vai uzturat savu pieteikumu? Jā. Neatzīstam. Lūdzu, vārds jums paskaidrojums sniegšanu. Biedrība Antiglobālisti uzskata, ka Rīgas pašvaldība Rīgas pašvaldības lēmums atteikt izskatīt biedrības 17. februāra pieteikumu viņam nav pamatojumi iesniegumu likumā. Un biedrība uzskata, ka likumīgs spēks būtu biedrības Antiglobāls 17. februāra iesniegumu uz savu pasākumu. Ar vēlāk izmainītu pasākumu mērķu formulējumu maiņu. Tā. Var paskaidrot? Tiesa norāda, ka principā tiesa ir iepazinusies jau ar jūsu pieteikumu un visiem lietā esošajiem materiāliem. Nav nepieciešams atkārtoties. Varbūt ir kaut kas tāds būtisks, ko jūs papildus vēlaties paskaidrot. Uz doto brīdi, nē, varbūt Par procesu laikā uzradīsies jautājumi. Paldies, pēc iedieties mums iestādi pārstāvēt. Es varētu jautājums uzdot. Ja jūs uzskatāt, ka liederīgi, varat šobrīd uzdot jautājumu. Jā, mēs tā gribējām noprecizēt, tad kāpēc 17. februāra pieteikumā bija tieši tāds mērķis norādīts un kāpēc tieši šis konkrētais laika posms tika pieteikts un tieši šī izvēlētā vieta Vērmanas dārs.
Pēc tam pēc 2 dienām tiek iesniegts pieteikums konkrētu laiku Krasmalā arī braucamās daļas. Varbūt paskaidrot, kāda bija motivācija tieši šī laika un vietas izvēlē tieši pasākumam. Biedrība antiglobālistu laikam notiek biedru sapulces. Tajās biedrības biedri izsaka savas vēlmes, savas viedokļus. Un vienas sapulces laikā biedrības biedri nolēma, ka viņi vēlās veidot šos pasākumus un šajās vietās un laikos ka mums jāiesniedz pieteikumi Rīgas domē, lai to īstenot. Tā ir motivācija tāda, tā ir biedrības biedru vēlme. Biedrības biedri sanāk kopā, viņi izdomā darīt, un tad to arī dara. Vai kaut kāds pamatojums, kāpēc? Vēlme. Vienkārši vēlme, jā, bet vēlme jau arī, kāpēc tieši konkrētie datumi ir? Tas nav pie manis, tas ir pie speciālistiem mediķiem. Kad mums, teiksim, smēķētājiem, kad parādās vēlme smēķēt, vai kad mums parādās dzert kafiju, tā ir cilvēka iekšējā vēlme. Un šiem datumiem vietas izvēlē nav nekāds sakars ar to, ka biedrība Mozaīka, mēs saīsinātā veidā Mozaīkas jauksni, rīko 20. datumā Varmanas dārza pasākumu. Ne, dokumenti to neapstiprina. Biedrība antiglobālisti pieteikuši pasākumu, kur nekas nav minēts par... Pieteicēji jūs atsaucaties kādu dokumentu, tad pasakiet, kas tas ir dokumentu? Šis ir 17. biedrības 17. februāra pieteikums uz savu pasaukumu Rīgas domē. Un pasākuma mērķis ir popularizēt smēķēšanu, narkotiku lietošanu, neveselīgu pārtiku, dzīvesveidu, seksuāls mērķis, dažreiz pēvis, kā arī citas dīvainas lietas. Šeit nekas nav minēts par Praidu, par biedrību Mozaīku, vai par LGBT kustību vai citām lietām. Mums ir savs mērķis, mēs to vēlamies īstenībā. Tātad 17. februārī tika pieteikums, jo biedri vēlējās popularizēt smēķēšanu, 20. martā biedri nolēma, ka viņi tomēr negrib popularizēt smēķēšanu. Jā, tā bija atbilde uz jūsu vēstuli, lai gan mēs uzskatām, ka ja citi var popularizēt, teiksim, kaut kāds savus seksuālus novirzes, kāpēc gan nevarētu popularizēt arī biedrību antiglobālisti. Ja valsts atļauj cigarešu ražotājiem popularizēt cigarešu paciņas, uz kurām skaidri rakstīts smēķēšana nogalina, smēķēšana kaitīga cilvēku veselībām. Ja valsts to pieļauj, kāpēc gan to popularizēt nevarētu arī biedrība? Te es gribētu atzīmēt, ka kaut kādu lietu popularizēšanu sapulču gājienu piketu likums neaizliedz. Viņš aizliedz aicināt izdarīt kaut kādas līguma pārkāpumus. Popularizēšana nenozīmē aicināšanu, vai nenozīmē arī reklamēšanu. Arī, kā redzam, ir 3 atšķirīgi vārdi: reklamēšana, popularizēšana un aicināšana. Tātad katrs no vārdiem satur pilnīgi pavisam citu jēdzienu. Turpinot atbildēt uz jūsu vēstuli, par cik Rīgas doma atbildēja biedrībai, ka iespējams šī narkotika popularizēšana varētu būt kā aicinājums veidot nelikumīgas darbības, tad mēs iesniedzām šo labojumu. Tas nav jauns iesniegums, tas ir iepriekšējais iesniegums labojums, kur mēs noformulējam savādāk mērķi. Likums par sapulcēm gājienu piketiem neaizliedz jebkurā brīdī labot iesniegumā jebkuras detaļas. Pieteicējs var iesniegt to savādāk mērķu formulējumu, citu pasākumu dalībnieku skaitu,
vēl vairākas lietas. Likums to neaizliedz. Mēs izmantojam šo likumu iespēju un iesniedzam citu mērķu formulējumu. Atbildētāja pārstāv prasīja par datumu. Kāpēc konkrēti tāds datums izvēlēt? Mums ir pamatojums? Es jau pašā sākumā atbildēju, atkārtošu datumus pieteiktiem pasākumiem. Biedrības biedri sapulcē izdomāja un nolēma. Kādā sapulcē? Kad tā sapulce notika? Kurā vietā? Tas bija februārī kafejnīcā. Mums ir Kurā februārī kādā kafejnīcā? Kafejnīca Aleksandrs. Man līdzi nav dokumenti. Mums ir formāls. Adrese kāda kafejnīca? Skolas iela 21. Un kurā vietā notika, bija kaut kāda slēgta telpa? Nē. Ar sapulci var saprast divus jēdzienus. Ir tāda kā... Neatbildiet uz tiesas jautājumu, tātad kādā telpā kafejnīcā notika šī sapulce? Kafejnīca lielajā telpā. Galdī. Kas bija sapulces vadītājs? Es. Un cik biedri piedalījās sapulcē? Aptuveni 10. Un cik jums ir biedri jūsu organizācija? Organizācija kāds 60 biedri. Tātad būtībā jūs ņemat vērā mazākās biedru daļas vēlmes, ja? Parasti tā notiek? Nē, es gribēju jums paskaidrot, jūs mazliet man pārtraucat, es paskaidrošu. Tātad ir sapulcē klasiskā izpratnē, kuri ir jāizziņo 2 nedēļas pirms sapulces, un šajās sapulcēs tiek lemti jautājumi, kur jābūt biedru kvorumam. Šajās sapulcēs var tikt mainīt valdes sastāvs, daudz citu jautājumu, bet ir, jebkurā brīdī biedrība var sasaukt sapulci, kas būtībā ir biedru tikšanās. Biedrības aktīvo biedru tikšanās. Šajā tikšanās reizē biedrības biedri nolēma savas darbības. Tam nevajag sasaukt tāda veida sapulci, kas formulēt likumā, kam ir vajadzīgs biedru kvorums. Neiet jau runa par kvorumu, tātad jautājums ir par to, ka 10 biedri jau pēc jūsu stāstītā izdomāja, neņemot vērā, ko domā pārējie 50. Tad tā, ja? Sanāk? Jā, sapulcē piedalījās arī biedrības valde, un biedrības valde vienbalsīgi to atbalstīšanas citreiz. Tātad var to klasificēt arī kā biedrības valdes lēmumu, ja biedrības valdes apstiprinājumu klātesošo biedru lēmumu. Es gribētu precizēt, man liekas, jūs sanāksmē par izpildu direktoru, jūs minējāt, ka jums ir 200 apmēram biedru biedrībā. Tā nav patiesībā. Nākošais jautājums, kas mums interesē, tad šie pašvaldības noliktie ierobežojumi. Vienā no 9 pieteiktajām dienām rīkot pasākumu, nevis Vērmanas dārzā, bet blakus Vērmanas dārzam, kaut kā traucē realizēt jūsu pieteikto mērķi, šīs popularizēt ģimenes vērtības? Šeit var izvērsties sarunu, jo man nav skaidrs pašlaik par kuru no biedrības iesniegumiem ir runa. Mēs uzskatām, ka iesniegums ir tikai viens, kurš iesniegts Rīgas pašvaldībā 17. februārī. Rīgas pašvaldība uzskata šajā 10. jūnija lēmumā, cik noprotams, ka 17. februāra iesniegums ir atceļams un ir izskatāms citu veidu iesniegums, kurš datēts ar 20. martu. Jautājums ir, vai jūs to mērķi, ko norādījāt 20. marta iesniegumā, varat sasniegt vienu dienu 20. jūnijā, rīkojot savu pulcēšanās pasākumu blakus Vērmanas dārzam? Jā, pirmkārt, tāpēc es saku, ka pirmkārt mēs neatzīstam šo jūsu... Tas ir skaidrs, ka jūs viņu neatzīstat. Lūdzu atbildiet uz jautājumu, vai jūs varat sasniegt savu mērķi? Biedrība vēlās sasniegt savu mērķi
tajā vietā un laikā, kur biedrība to ir noformulējusi. Jautājums bija savādāks. Vai jūs šajā vietā, kur jums ir norādījis pašvaldība, varat sasniegt to mērķi? Nevis, ka jūs vēlaties viņu sasniegt citur, bet vai jūs varat viņu sasniegt arī tur, kur pašvaldība Nevaram, jo tādā veidā netiek piepildīta biedrības biedru vēlme. Biedrības biedru vēlme ir sasniegt to mērķi konkrētā vietā un laikā. Ja Rīgas pašvaldība piedāvās sasniegt biedrībā norādīto mērķi tajā pašā laikā, bet citā vietā, tātad biedrība nevar sasniegt šo mērķi. Tātad jūsu atbilde būtībā ir laiks, vieta, pasākums, tikai biedrības biedru vēlme. Biedrības biedru vēlme? Vēlme, jā. Viss, ja? Jā. Labi, tātad jums bija pieteikts pasākums no 13. jūnija līdz 21. jūnija. Šajā laika posmā 9 dienas. Jūs līdz vakardienai no 13. jūnija sākot esat Vērmanas dārzā rīkojuši šo savu pulcēšanās pasākumu? Jā. Var konkrētāk, kurā dienā, kurā laikā, cik ilgi? 13. datumā, te vienkārši, es nemāku tur. Tā ir fotografija 13. jūnijā. Mēs veidojām to. Jums šeit būtu 50 cilvēki, kas norādītu pieteikumu? Nē. Ieteiciet, lūdzu, paskaidrojot mums, kas tas ir par fototēlu. Un ko šis fototēls pierāda jūsu? Tas pierādījums Mežals kundzes jautājumam, vai mēs šo pieteikto pasākumu jau esam sākuši īstenot. Es atbildu, jā. Pasākums notika. Šeit ir fotogrāfiski fiksēta vieta. Tas ir Vērmanas dārzs, tur ir estrāde, šeit ir strūklaka. Pasākums notika. Bet kā tā šī fotogrāfija pierāda? Teiksim, tiesa no šīs fotogrāfijas redz, 15 cilvēki, iespējams turisti, ir nostājušies Vērmanas dārzā un fotografējās. Jūs izskatāt, kas no šīs fotogrāfijas, ko pierāda? Pie mums nepienāca klāt, neviens policijas pārstāvs neinteresējās, kā mēs to darām. Tas nekur nav fiksēts. Kā es to varu pierādīt? Iespējams, policijas pārstāvji bija 2009. atnākuši pārbaudīt, vai jūs sākat sapulci. Ja jūs tur nebija 2009. viņiem nav pienākums visu dienas garumā kursēt pa Vērmanas dārzu un meklēt, kur notiek sapulce. Tad, kad mēs tur bijām, tur policijas pārstāvji nebija. Policijas pārstāvji tālāk tur demonstrēja pašaizsardzības vingrinājumus. Tātad mēs runājam par 13. datumu tikai šobrīd. Jā, bet es vēlos vērst, ka jums vajadzīgi tā izbraukiet. Nē, tas netiek pievienots. Jā, jo tāpēc es arī saku, ka es vēlētos tieši, lai mēs atgrieztos pie strīdus būtības. Būtība ir tāda, ka... Pagaidiet, jums tagad nevis jūs kaut kur atgriežaties, bet atbildētāji jums uzdod jautājumus un jums uz viņiem ir jāatbild. Tātad šajā laika posmā pieteiktajā pasākums notika kādu brīdi 13. datumā. Jā, kādu brīdi notika, jā. Kāpēc nenotika 14., 15., 16.? 14. bija svētdiena, nevarēja ierasties pasākumu vadītāju palīgs. Likums par sapulcēm gājieniem tikai tiem norāda, ka pasākums var notikt tad, ja pasākumā piedalās pasākumu vadītājs, vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs. Nevarēja ierasties pasākumu vadītāja palīgs. Pirmdien nevarēja ierasties, es atbraucu šeit iesniegumu tiesā. Otrdien nevarēja ierasties kārtības uzturētājs, jo viņš slikti jutās. Tātad jūs no 9 rītā līdz 9 vakarā sniedzāt pieteikumu tiesā? Nē. Tad kas jums traucēja pārējā laikā pulcēties un izteikt biedru vēlmi, tātad papulcēt ģimenes sēdi? Pēc tam man bija steidzams darbs. Tātad, principā, kā mēs varam ticēt tam, ka 20. jūnijā jums arī neradīsies kaut kādas ārkārtas situācijas, neieradīsies pasākumu palīgs, vai jums neradīsies kaut kādas steidzams darīšanas? To nevar prognozēt. Ja ieradīsies arī 20. un citos datumos pasākumu vadītājs, vadītāja vietnieks un palīgs, tātad pasākums varēs notikt. Tas nav paredzams, jo jebkuram no mums klātesošiem var pēkšņi notikt veselības problēmas, kaut kas
Tas nav paredzams uz priekšu. Tātad jūs būtībā esat izniekojuši, cik dienas, tātad 14, 15, 16, 3 dienas, neesat rīkojuši savu pasākumu, bet uzstājat, ka tieši 20. datumā jūs, ja jūs viņu nerīkosiet Vērnotas dārzā, tad jūs savu mērķi nesasniegsiet. Tad kāds ir konteksts ar to, ka jūs nerīkojāt iepriekš pieteikumu? No visām 9 dienām tieši jūs un jūs kolēģi no Rīgas pašvaldības tieši akcentē uzmanību uz 20. kas liek man aizdomāties, ka tieši Rīgas pašvaldībai, nezinu, kāpēc ir svarīgs tieši 20. datums. Jums nav svarīgs. Mēs esam iesnieguši pasākumu, cienījumā tiesa. 17. februārī no 13. līdz 21. jūnijam. Tas ir viens un vienots pasākums. Kur daļa no kuriem jūs nesat rīkojuši? Jums neinteresē sniegt šo to plumāšu? Mežāls kundze. Tā vairs nav Rīgas pašvaldības kompetence. Cilvēki pieteicējs var ierasties pasākumu pieteiktajā vietā un laikā norādītajos termiņos vai nevar, likums to neatrunā, kā arī sankcijas pret to. Šis jautājums un vēl daudz citi nav Rīgas pašvaldības kompetencē. Nākamais jautājums. Paldies, domāju, ka nav vērts vairāk. Tātad atgriezīsimies vēlreiz pie tiem pašiem jau sēdēt lūdzu. Tātad kāds pasākums, jautājums pieteicējiem, kāds pasākums tieši plānot 20. jūnijā? Mūsuprāt, pasākums ir plānots ar iesniegumu termiņu 17. Jā, bet paskaidrojiet saviem vārdiem, kāds pasākums ir plānots, kāda ir šī pasākuma forma? Programma varbūt, kas piedalīsies sapņu. Tieši forma. Tas ir Mēs uzskatām, ka spēkā ir biedrības antiglobālistu pieteiktais pasākums 17. februārī ar vēlāk izmainīgu pasākumu mērķu formulējumu. Mērķu formulējums ir... Mēs nerunājam šobrīd par mērķi, kāda ir pasākuma forma? Pasākuma forma ir pikets un mītiņš. Pikets un mītiņš. Pikets un mītiņš. Sakiet lūdzu, vēlreiz pamatojiet, kādēļ tieši šis mītiņš un pikets jārīko Vērnotas dārza teritorijā? Pamatošu vēlreiz. Tā ir biedrības biedru vēlme. Viss vairs nav vajadzīgs. Ir kāds ir pamatojums. Sakiet lūdzu, vai jūsu pasākuma mērķis ir, jūsu pasākums ir plānots kā pretpasākums, mozaīkas pasākums? Nē. To neapstiprina dokumentu mērķu formulējums. To neapstiprina arī iesniegtie pieteikumi kronoloģiskā kārtībā. Pretpasākums būtībā mūsu ieskatā būtu jāvērtē tad, ja kāds pieteicējs pirmais iesniedz kaut kādu pasākumu, un pēc viņa kronoloģiski kāds cits pieteicējs iesniedz pretpasākumu. Šajā gadījumā atrāk būtu jāvērtē, ka biedrība mozaīka veido pretpasākumu biedrības antiglobālisti veidotajiem pasākumam. Ja nenotiek mozaīkas pasākums, vai notiks jūsu pasākums? Mums ir priekšroka. Jums tieši uzdev konkrēti jautājumi. Ja nenotiek mozaīkas pasākums, vai jūsu pasākums notiek? Jā. Jebkurā gadījumā? Jā. Jūs minējāt, ka jūs plānojuši piketu. Vai būs plakāti? Jā. Kādu saturu? Plakātu saturu pirms mītiņa. Likums neuzliek par pienākumu, neskaidrot nevienam. Jūs varat atbildēt uz jautājumu? Es nezinu, kāds saturs. Jūs nezināt, kāds būs plakāts saturs. Ja mēs abstrahējāmies no jūsu biedrības biedru vēlmēm, tad es atkārtošu vēlreiz atbildētāji iestādes jautājumu. Kāpēc netiktu sasniegts vai varētu tikt sasniegts
jūsu pasākumu mērķis citā vietā rīkojot šo pasākumu? Jā, Un ja nē, tad kāpēc ne pamatotus argumentus tiesa vēl? Jā, es uzskatu, ka arguments ir pamatots. Ja Kurš arguments ir pamatots? Arguments būs kāds? arguments būs tieši tāds pats, kā izskanēja pirms dažām minūtēm. Vēlme? Biedrība, jā, Ja biedrība. tiesības norādīja tā, tad ir saprotams, ka tā ir biedru vēlme. Biedru Bet vēlme. jūs neņemat vērā vēlmi, kāpēc, kādi ir šķēršļi, lai pasākuma mērķi sasniegtu, pasākumu rīkojot citā vietā. Mēs uzskatām, ka ar biedru vēlmi ir pietiekami. Tad jūs atbildēt nevarat. Jūs Nē, atbildiet es atbildu, vēlmi, ja? jā, vēlmi. Tā Paldies. var darīt. Tātad iestādes pārstāvi vārds un paskaidrojums sniegšanu. Jā, nu tad droši vien īsumā par pieteikumā minēto, jo principā lēmums ir pietiekoši saturīgs un detalizēts mūsu skatījumā un visi mūsu argumenti tur ir norādīti. Tad attiecībā uz šo pieteikumu iesniegšanas termiņu, tad ja tiek pieteikts ilgstošs pasākums, kā Orala kungs pasākumu kopums, tad pašvaldības ieskatā pieteikums ir jāiesniedz neagrāk kā 4 mēnešus līdz pēdējiem pieteiktā pasākuma norises datumam, ka šajā gadījumā būtu tad, tā kā 21. jūnijas ir pēdējais pasākuma rīkošanas datums, tad 21. februāris būtu tad pēdējā diena, respektīvi pirmā diena, kad jūs varētu pieteikt šo pasākumu, lai visi termiņš ietilpst šo 4 mēnešu laikā pirms pieteiktā pasākuma. Jo pretējā gadījumā, ja mēs interpretējam šo termiņu kā Orala kungs, galvenais ir 1. datums pasākuma, tad 13. jūnijas, tad sanāk tā, ka netiek sasniegt šis grozījuma mērķis radīt visiem interesantiem vienādas iespējas savu pulcēšanās tiesību realizēšanā. Jo sanāk tā, ka Mozaika tad ir iesniegusi tieši 4 mēnešus pirms savu pasākuma pieteikumu, tātad maksimāli pieļaujamā likumā noteiktajā termiņā, bet antiglobālisti mēģināšu tad kaut kā apiet šo likumu, ja, tad interpretējot šādā veidā, un it kā aizsitot šo vietu un nepieļaut Mozaikas pasākumu šajā vietā. Tad, kas attiecas uz pieteicējas viedokli, ka kaut kā popularizēšana nenozīmē kaut kā reklamēšanu, tad mēs tā kā pašistījām svešvārdu vārnīcu, un tur ir rakstīts tā, ka tātad jēdziens reklamēt tiek skaidrots kā plaši ieteikt, popularizēt, veikt reklāmas pasākumus, pārmērīgi slavināt, cildināt. Tātad šo darbību popularizēšanu, ko antiglobālisti savā pieteikumā rakstījuši, nozīmē būtībā arī šo darbību reklāmu, un tālāk jau par reklāmas šīm lietām arī lēmumā tika atrunāts, kā šis sākotnējais mērķis satur tātad saistībā ar reklāmu aizliegtas darbības. Tā. Es nezinu, vai man vēlreiz jāskaidro, kāpēc tika atgriezti atpakaļ iesniegumu sākotnēm, kāpēc mēs uzskatām 30. martā iesniegt to pasākumu par prioritāru, kā tas būtu cits pasākums. Pieteicēji, vai ir nepieciešams mums atkārtot to skaidrot pašvaldības viedokli? Nē. Labi, tad to mēs izlēžam. Un par šo pieteikumu labošanu pēc iesniegšanas vienīgi vēl gribētu piebilst, ka principā likums par sapulcējiem gāņiem piketiem 14. pants konkrēti pasaka, tātad kāda informācija ir norādāma pieteikumā, kādu pielikumu jāpievieno, un principā tikai attiecībā uz kārtības uzturētāju skaitu likums konkrēti pasaka, ka pieteicējiem ir atļauts izdarīt izmaiņas pieteikumā pēc tā iesniegšanas. Līdz ar to pašvaldība uzskata, ja konkrēti likumā nav pateikts, ka var izdarīt kaut kāds citus grozījumus pēc pieteicēja iniciatīvas, tad tas arī nav pieļaujams. Tā. Antiglobālisti arī runāja par to, ka pašvaldība pielieto dubult standartus. Viņi minēja piemēru par 9. martā pieteiktā sapulces norisi, un pašvaldība tātad pieļaujas to, ka tiek veikta korekcija norises pasākuma datumā.
tad mēs no savas puses varam paskaidrot to, ka tur situācija bija pilnīgi citādāka, jo šīs korekcijas tika veiktas pēc pašvaldības lūguma, jo izskatot pieteikumu bija konstatēts, ka šajā pieteiktajā laikā jau notiek cits pasākums. Konkrēti es ar Orala kungu telefoniski par šo runāju, un Orala kungs pēc tam 2 dienām iesniedza labojumus tātad šajā te norises datumā. Un savukārt šo 17. februāra pieteikumu, tad pašvaldība nepārprotami bija norādījusi pieteicēja, ka šāda pulcēšanās tiesību izmantošana neatbilst pulcēšanās brīvības jēgai un būtībai, un līdz ar to nevar baudīt likuma aizsardzību. Un pašvaldība nepiedāvāja veikt labojumus 17. februāra pieteikumā, bet nosūtītu atpakaļ pieteicējai, izsakot aicinājumu biedrībai turpmāk izvēlēties tiesiskus un saprātīgus paņēmienus savu viedokļu paušanai. Un tā, kas man tur atpaliek? Nu jā, un tātad antiglobāls visu laiku uzsver to, ka viņu pasākums nav pretpasākums mazlieks pasākumam. Tad domāju, ka antiglobāls rīcība jau runā pati pa sevi. Un visi šie te iesniegtie pieteikumi, attiecīgi izvēlētais laiks un vieta, ko principā Orala kungs pamato tikai ar biedrību, mistisku biedrību vēlmi. Tieši izvēlēties šo vietu un datumu un nekādu citu argumentu tur tā kā nav ņemti vērā. Un tad nes kāpēc šie pieteiktie pasākumi netiek rīkoti un tieši tiek uzsvērts likt uz 20. datumu. Tad, un arī visi šie izteikumi, kas ir bijuši plaši internetā atrodami, gan antiglobālas mājaslapā, gan arī bijis, es lēmumā bija minēts šis raksts neatkarīgās Rīta avīzes internetu portālā. Tad, viss tas kopā noved tomēr pie tā, ka ir pamatots aizdomas, ka šīs antiglobālas mērķis bija tātad vienkārši norezervēt vietu konkrēto, lai mazliet norāds arī kaut savu pasākumu. Un arī drošības policijas atzinumā ir norādes to, ka šis te rakstītais mērķis īsti neatbilst tam, ko antiglobāls īstenībā vēlas sasniegt. Tas būtu īsumā. Paldies. Sakiet, lūdzu, pieteicēji, jūs varat minēt, paldies, lūdzu, konkrētus argumentus, kādēļ piketēšana un mītiņš Merķeļa ielas posmā nedara jūsu biedrību? Kā es jau teicu, biedrība uzskata, ka viņi nevar piepildīt savus vēlmes. Stāvot uz ietves nevar? Jā, citā vietā un citā laikā. Sakiet, lūdzu, kurā vietā jūs vēlējāties piketēt un mītiņot Vērmanas dārzā? Vērmanas dārzā, pēc tam mums bija neliela tikšanās martā Rīgas domē. Mēs vienojāmies, ka mēs varētu vairāk Vērmanas dārzā lokalizēties ap Estrādi un Strūklapu. Tajā Vērmanas dārza, tajā teritorijā. Un spriežot pēc jūsu uzrādītās fotogrāfijas, jums ir ļoti šaurs priekšteikums, vai jūs šādā teritorijā varētu lokalizēt? Jā, atbilde uz jūsu jautājumu. Jūs sniedzat savu atbildi, nevis citēt likumu. Jā, es nevaru citēt likumu, tāpēc, ka tāda likuma nav. Likums nenosaka, cik kvadrātmetrus vai kādu teritoriju var aizņemt pasākumu pieteicējs vai katrs pasākumu dalībnieks. Likums to nenosaka. Kā jūs ar šo nelielo pasākumu personu skaitu vēlaties nosakt tik lielu teritoriju? Tā ir jau biedrības kompetence. No lēmuma izriet, ka jūs nevarējāt nosaukt konkrētu vietu Vērmanas dārzā, kur jūs vēlaties... Nē, mēs sākotnēji mūsu pieteikumā ir uzrādīts viss Vērmanas dārzs. Tajā pieteikumā bija uzrādīts viss Vērmanas dārzs, Orala kungs tā minēja šo sarunu, un sarunas laikā viņš precizēja, ka tā varētu būt Estrādes un Strūklakas apkārtnes lēmumā. Mēs arī bija norādīts, ka mutiski antiglobāls cīm tomēr pašvaldība par šo, bet schēma kāda netika iesniegta precizējoši par marsas lietām. Jā, bet tajā mazajā sapulcītājs piekrīt, man liekas, arī parakstījusi. Ja tiesa atļaus, ja nav jautājumu tiesai, ja man uzdot, tad brīdis varētu gribēt tādu pretjautājumus. Lūdzu. Jā, attiecībā uz
jūs vairākiem argumentiem, ko jūs izteicāt. Tātad, ka jūs uzskatāt, ka likums par sapulcēm gājieniem un piketiem, ka mūsu 17. februāra pieteikums mītiņam attiec tikai uz daļu no pieteiktā pasākuma. Runa ir konkrēti par termiņu, pēc mēneša termiņš tika ievērots, un tā sanāk, bet uz daļu tikai no uz pieteiktiem pasākumiem. Vai jūs varat likumā uzrādīt šo vietu punktu, kas jums ir atsauce arī lēmumā uz šo kas jums ļaus vienotu pasaukumu sadalīt sastāvdaļās? Pašvaldība jau jums ir skaidros, ka šeit tikko skaidrot, gan lēmumā ir norādīts pašvaldības viedoklis, kā ir jāinterpretē šī attiecīgā likuma norma, kur ir noteikti konkrēti iesniegšanas termiņi. Un mēs uzskatām, ja jūs piesakat pasākumu kopumu, ir jāskatās pēc pēdējā vai pēdējais datums ietilpst šajā termiņā. Un kā jūs sakat pirmais, jo sanāk tā, ka jūs tad varat norezervēt to laiku uz priekšu, ko likumdevējs tieši gribēs izvairīties no šīs situācijas, lai kāds varētu uz priekšu aizsist kaut kādu vietu. Lai vienlaicīgi tad šīs interesējošās personas var iesniegt konkrēti šos... Jā, bet tas jūsu skaidrojums, viņš neatspoguļos likumā. Tā jūsu brīva konkrēti likumā tas nav rakstīts, bet jāinterpretē višķiņ plašāk arī likuma būtība un mērķis, kāpēc konkrētā norma vispār ir ieviesta likumā. Cienījumā tiesa, atbildēties nevar uzrādīt, nevar pamatoties savus argumentus uz konkrētu likuma pantu. Tātad biedrība uzskata, ka šīs ir pašvaldības pārstāvju fantāzijas. Vai būs vēl jautājumi? Jā. Vai jūs varat uzrādīt likumā par sapulcēm gājieniem piketiem likuma pantu, kur iesniegtās izmaiņas ir attiecināmas tikai uz dalībnieku skaitu, jo es tādu vietu likumā neatradu. Lēmumā bija norādīts 14. pants, 5. daļa, kur ir runa par kārtības uzturētājiem. Ja. Pie pārējiem visiem veidiem, kam ir jāparādās visa šī informācija, kas tiek sniegta pieteikumā, ne pie viena nav likumā noteikts, ka viņu ir iespējams labot. Tikai pie kārtības uzturētājiem tas parādās. Tad līdz ar to mēs secinām, ka ja tas konkrēti nav atrunāts, tad to arī nedrīkst darīt. Pēc jūsu interpretācijas. Jā, cienījumā tiesa biedrības interpretācija, likuma interpretācija savādāk. Ja likumā nav aizliegts kaut ko veikt, tātad to pieteicējs var veikt. Šis ir privāto tiesību princips, nevis publisko tiesību princips. Likums visiem viens, neatkarīgi no interpretācijas. Labi, tiesā saprotams, jūsu viedoklis šobrīd ir jautājuma atbilžu daļa, vai būs vēl kādi jautājumi? Jā. Jūs minējāt mūsu mītiņu martā un mītiņu pasākumu, pieteikumu pasākumam martā, kas notika. Šajā gadījumā, te man ir dokumentos, mēs uzrakstījām pēc policijas darbinieku lūgumu, mēs uzrakstījām iesniegumu pašvaldībā, kur lūdzām pārcelt pasākumu dienu iepriekš. Es to tikko skaidroju paskaidrojumu daļā. Tieši tā. Tātad viena veida labojums iesniegumā, viena veida labojuma iesniegumā citā Rīgas pašvaldība akceptē, bet cita veida izmaiņas iesniegumā pašvaldība neakceptē. Tas, mūsuprāt, liecina par dubultstandartiem. Es jau šo jautājumu izteicos, tad man jāatkārto. Tā, nākošais jautājums ir par 17. februāra iesniegumu. Jūs viņu nolēmāt atstāt bez izskatīšanās un šo pašu oriģinālu atsūtījāt biedrībai pa pastu. Iesniegumu likuma
7. pants skaidro, kādos gadījumos iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas. Un šajā pantā mēs neatradām pamatojumu tam, ka pašvaldībai nevajadzētu izskatīt pieteikumu. Mums uzskatā, ka šis pašvaldības lēmums ir nelikumīgs. Viņam nebalstās uz likumu. Jums bija tiesības pārsūtēt to kā faktisko rīcību šo te apstākļu, ka mēs papsūtījām jums atpakaļ. Jā, bet tas notiek arī. Mums ir kāds konkrēts jautājums, nevis iebildumi. Jā, man ir konkrēti jautājumi. Kā jūs varētu sevi raksturot? Vai jūs spējat adekvāti uztvert rakstisku un mutisku informāciju? Es atvainojos, kāds Jautājums neattiecas jautājumos. Cienījumā tiesa. Nē, jūs nevarat iebilst. Tad vai būs jau jautājumi? Nē, tas attiec uz jautājumu Tiesa kopumu. ir pateikusi, ka jautājums ir noņemts no izskatīšanas, Jā. par to vairs nav diskusija. Nākamais jautājums. Skaidrs. Tātad, jums šķiet, ka biedrība Antiglobalisti veido pretpasākumu. Biedrība uzskata, ka tās ir jūsu fantāzijas. Kur ir pamatojums, dokumentāls pamatojums tam, ka biedrība Antiglobalisti veido pretpasākumu? Mēs jau par šo tēmu esam pietiekoši plaši izteikušies gan lēmumā, gan arī šeit tiesas sēdē. Es uzsvēru, ka kuri apstākļi liecina par to, ka jūsu mērķis bija nepieļaut mozaīkas pasākumu, un ka būtībā tad jūs paši rakstat savā mājaslapā, ka jūsu viens no mērķiem šajā gadā ir nepieļaut šo te praidu. Cienījamā tiesa, tieši tāpēc es arī biju šo pirmo jautājumu uzdevis par to, vai sarunu biedrs ir spējīgs adekvāti uztvert informāciju. Nākamais jautājums. Cienījamā tiesa. Šis jautājums ir svarīgs, jo, ja cilvēks... Viņš tik reizes var teikt, tas nav, bija vairāk nediskutēt. Ja cilvēks nav spējīgs uztvert adekvātu informāciju... Tas ir jūsu subjektīvais viedoklis un vērtējums. Jums ir jāuzdod jautājumu. Sakiet, vai jūs varētu pateikt šajā telpā, kuri priekšmeti pieder valstī, tiesu namam un kuri privātpersonām? Kad vai no Pieteicēji pārstāvi, lūdzu par lietas būtību. Šo jautājumu tiesa arī. Labi, to pašu jautājumu es uzdošu savādāk. Kāpēc savos vērtējumos jūs nešķirojat informāciju? Jo viena informācija attiec Antiglobalistu mājaslapā uz to, ka biedrība Antiglobalisti vēlas nepieļaut praida norisi, bet citi jautājumi uz to neatiecas. Biedrība Antiglobalisti 2 reizes šogad ir mēģinājusi nepieļaut praida norisi. Tikai 2 reizes. To biedrība atklāt arī paudusi, veidojot mītiņu 24. martā, kur aicināja Rīgas domi nepieļaut praidu, jo biedrības uzskatā tās ir netikumīgas darbības, aicinājums netikumīgām darbībām, un parakstot kolektīvu vēstuli ar aicinājumu Rīgas domē nepieļaut šo praidu, kur tika iesniegta šajā pašā datumā Rīgas domē. Tātad biedrība Antiglobalisti šogad ir veikusi tikai 2 šos pretpasākumus. Pārējā informācija, kas ir atrodama biedrības mājaslapā, ko ir uzrakstījuši visdažādākie žurnālisti, tā ir cita veida informācija un neatiec uz... Un kāds ir jautājums? Kāpēc Rīgas pašvaldība nešķiroja šo informāciju, kur ir atrodama mūsu mājaslapā? Grūti nošķirt šo informāciju orolokums, tāpēc, ka, principā, viņi ir vērsti uz vienu mērķi. Biedrība šim apgalvojumam nepiekrīt. Par to jūs varēsiet debatēs izteikties. Tagad mēs pārējām pie nākamā jautājuma. Nu jā, tad no savas puses gribētu teikt, ka žurnālistu paustie viedokļi medijos ir žurnālistu personīgi viedokļi.
Un jautājums? Pagaidām jautājumu vairs nav. Jums jautājumi bijuši. Iestādes pārstāvē būs vēl jautājumi pieprasīt pārstāvē? Nebūs. Paldies, sēdieties. Tad mēs varētu izklausīt atbildes. Lūdzu, valsts paldies. Saskaņā ar 15. jūnija tiesas lēmumu mēs vēlamies iesniegt savu atzinumu. Es gan atvainojos, ka nav visiem tiesas dalībniekiem. Šim atzinumam ir vispār pieejama informācija. Jā, protams. Un būs papildus paskaidrs? Vai jūs atsaucaties uz atzinumu? Atsaucamies uz šo pēdējo. Pieteicējs ir iepazinies ar 17. jūnija. Tas šodien iesniegts. Jā, jūs esat iepazinies. Viņš jums papildus paskaidrojumi. Nākošā mums ir drošības policija, jā? Jā, drošības policijas atzinums ir klasificēts kā valsts noslēpuma objekts un saka konfidenciālu informāciju, līdz ar to drošības policija to ir izsūtījusi pēc īsu. Līdz ar to tiesa pasludina pārtraukumu, lai iepazītos ar drošības policijas sniegto informāciju un cik līdz būs sagatavota speciālā telpa, mēs jūs uzaicinām. Vai es drīkstu uzdot jautājumu policijas pārstāvjiem? Drīkstēsiet, bet pēc pārtraukuma. Jā.